Yo, is that Neelis? Viņš saskrūvoši, sagatavoši līmešanai, tā teikt. Ir pārējās detaļas. Un starp citu, kas nav šajā video, bet man noplīs pirms tam puses, viena puses. Un man noplīs nevis viņa aprāvās, bet reāli bija 6 vai citu laikam 6. Nē, 7 laikam skrūs. 7 skrūs viss man nolūza reāli. Un, bet puses bija labi, es vienkārši paņēmu jaunu skrūvu, saskrūvējām viss kārtībā. Tā kā es vienkārši nopirku pusasis, vai ne? 2 man it kā vajadzēja viena, bet tāpat tā bija laba. Tā kā man tagad ir 2 rezervē, bet arī baigi labi. Puses driftojot un taisot burnauts nekad nevar būt par daudz. Kaut šī te visādas gultuņi, stūrs, pirks, to man vienu vajag arī viens ir beigts. Tas pagaidām tāpat tās vajag tagad iziet apskat un pēc tam pilnīgi viss piekar, viss tiks atjaunots un pilnīgi viss tiks likts jauns. Un šitie arī ir daļas spārniem un tie nāk vēl te papildus virsū. Un šito es atdarīšu tā, kad es te nogriezīšu augšu, jo viņš ir tagad biezāks. Viņš uzreiz tik biezāks sanāk. Un te jau arī var redzēt, viņš jau ir augstāks. Un izdarīšu tā, lai visi ir vienādā līmenī, bet šis tik un tā ies platāk. Un kaut šī baigais darbs ar visiem šitiem iestrādāšanām iekšā un tā tālāk, bet tas gala rezultāts beigās būs vienkārši super labs, tā kā ir tā vērts pačaklēties. Jā, es neizskaidroju, kāpēc es atstāšu grūs iekšā. Tas ir tikai tāpēc, kad viņam ir vītne un viņš turās gan šajā spārnā, gan šajā spārnā un viņš tā kā novēl kaut kādu drošību, ka viņš tur kaut ko kopā, ne tikai tīrus līmes. Un šeit viss tiks smukšs sašpaktelās kopā, ka tu vispār neko neredzēsi. Un daudz šiem domās, ka es noteikti izmantošu stika šķēru špakteli, vai ne? Tie, kas kaut ko saprot, kāds špaktels, kur vajag un tā tālāk. Bet nē, es izmantošu karbonu špakteli, jo palielam 2 iemesli. Viņam it kā vajadzēja būt izturīgākam nekā karbons. Un, kad tu paņem rokās 2 buņģus, stika šķēru špakteli un karbonu špakteli, karbonu špaktelis buņģu ir praktiski uz pusi vieglāk. Tagad tas ir vēl viens iemesls. Downfall, my love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Ir
nofilmēšu vēl kaut ko, jo es pārsvarā TikTokā visu kaut ko filmēju, ko es daru mašīnu. Tā kā, ja kādam interesē vairāk, sekojiet TikTokā Next Level Workshops, arī Instagrams un Facebooks. Bet YouTube īstenībā daudz mazāk sanāk, kā parastais vlogs sanāk. Bet, jā, es tagad ar superlīmu salīmēju šito, jo ir šitāds prikols. Viņi visi salīmēja atpakaļ. Un pēc tam, šitais arī tiks notīrīts pārējais. Pēc tam viss tiks nopūsts ar epoksīdu grundi, kaut kādās 3 kārtās, lai viss saķētē. Un, labi, es vēl neteikšu, kas tur būs, bet jums man būs ļoti labs tāds viens prikols, tā kā pagaidām es vēl nestācīšu, bet kaut kādā video redzēsiet. Tātad rekomands griezt apšūms, un es viņu tagad nopūtīšu ar epoksīdu grundu biezā kārtā. Sākumā netik biezi, jo šitos visu vajag aizpatrāt, ko es, protams, nedarīšu tagad, jo tomēr vispār nekāda saķeri nav šitām, tur nekas neturēs atklāt. Tie arī kaut kāds tādi ir, un tur vispār caurumi. Un pēc tam, jā, nošpatelēšu un pēc tam vēlreiz nopūtīšu. Un viņu vajag dabūt cietu. Un tas ir tāpēc, kad es no viņa taisīšu kā rolsrojas tīpa griezts, ar spiedīgiem sūdiņiem pilnīgi visur. Un šitādi, protams, ka viņi neatstāšu, es kaut kādu jaunu audu man negribu līmēt, tā kā es domāju tādu variantu. Un būs melns griezt un matēt. Sākumā ir doma lakot, bet tad tie spiedīgie, man liekas, varētu tā fizu atspīdēt, bet viņš būs melns, un tad tie gaismības ritīs acīs un būs daudz labāk man liekas. Tā kā jāsāk gruntāt. Kroši lieta tāda, kad es it kā izpūtu pietiekam daudz tagad, ne? Es domāju, pirmai kārtē pietiks, man pat pirmai kārtē normāli nesanāks, šī vispār nav. Un te vēl ļoti daudz vajag, tāpēc, ka vajag, lai viņš pilnībā nosēdzās, tā kā, bez mazai te, lai viņš būtu tāds, ka slīpējam no veidu. Nevajag viņu tagad pieslīpēt, tad vispār jau nav ko slīpēt, ka visi var galīgi savs. Tā kā man nāksies iztērēt pilnīgi visu to pusīļu buņu, kas man vēl ir palikusi. Un, jā, reāli visu man vajag tas izpūt. Un tad būs kaut kas normāli, tad varēs pieslīpēt, kur vajag, un tieši pat tev tas nelīdzenās lietas. Tā tad es tikko izpūtu pilnīgi visu pusīļu buņu, kas man bija vairāk kā pusi. Un viņš varēja zināt tāds. Viņš rītīgi sasūcās iekšā tajās sūdiņā. Tagad tāda vati viņš ir bez mazai. Tā kā, jā, man tagad epusīt vairāk nav. Būs jāpērk jauns, un es pat nezinu, vai jēgas viņi tagad slīpē kaut ko tur un špaktelēt. Varbūt, labi, šī tāds sūds, aizšpaktelēšu kaut ko bišķī tur palīdzināšu, varbūt, jā, mēģināšu. Bet te vajag vēl vienu buņģu, un izskatās, ka arī pilnīgi visi viņi nāksies izpūst. Lai tas šums būtu tāds ciets un līdzens viss. Protams, ka var arī pūst parasto grundu daudz, bet es sākumā gribu epusīt, lai viņam ir cietība, lai viņš ciets ir. Viņš nav tāds mīksts. And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside. Kādu laiciņu jau skaitos arī no paša sākuma, tagad jau beigas. Brīžam pēc nekāds metāla gabaliņas neredz. Pretend, honey, I'm a perfect 10. Ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Šis baltais iepokstīts, kāpot šī pusi saslīpē, gatavu krāšanai. Kaut ko šitajās vietās, dažās vietas bija rūs, izkoči notīrīja, sapūta epoksīdu, un es tagad sasmērēju mastiks. Un, jā, šajā pusē es vispār bija notīrījis, kas bija, jo tur bija rūs. To es tikko sasmērēju, un es vēl sasmērēju vēl papildus vecējai mastikai. Te labāk var redzēt kaut kur. Varbūt, nezinu. Tie pa vidu ir vecā mastika, un es viņai abās pusē šajā pusē un tajā pusē vēl papildus sasmērēju mastiku, tā kā praktiski dubultā drošība tagad ir. Un pa lielam kāpots ir gatavs kraušanai. Šis vēl visu samatā te pusī. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a
šeit jau stāvjās spārni gatavie, paplatinātie. Viens no durvīm, reiste, brīla saucamā, kā viņu sauc. Un, ja es liekšanu uzliek rotaru, uzliek, es labi šī pirmtei tā vēl lejā stāv. Kāpots arī saslīpēts vēl lejā stāv. To es neuznesu augšā pagaidām, jo pirms viņas stāvēja lejā, bet viņas vairs tur nopūties detaļas un varbūt kaut ko nopūtīsies, tāpēc labāk sanes visu augšā. Un, jā, priekšējais bāna par seju nogums, bet vēl nav saslīpēts. Es saku vēl, ka tai mašīna ir kā to krāsot. Un tajā pilns ir detaļās tā logiem es noņēmu nost vecās plēvis. Šitie un viņiem jau tonējumi tā. Un vienmēr pie jaunas pat varbūt līkšu visiem tipa to tagad kromēto tipu. Nu, viņš nav tā, ka tas parastais kroms, tipa tā kā spoguļu kroms, tas krāsas, bet tāds zilganīgs. Varbūt kāds redzējis. Tipa saka, ka viņš esur baigi dārgais, tipa tonējums, bet, nu, tā ir mana mašīna, tā kā es savu mašīnai naudu nežēloju.